Mani sauc Laura Jurjeva. Esmu no Liepājas un man ir 40 gadi. Esmu nākusi nevisai no labvēlīgas ģimenes. Mana mamma tēti ļoti lietoja alkoholu. Abi ar vecāko brāli atrada glābiņu viens otrā un lielu daļu laika pavadīja ārpus mājām. Mājās tās dzeršanas negribēja skatīties arī visu laiku. Pa bunkuriem kaut kādiem, pa pagrabiem dzīvojāmies. Viņš man pārsvarā jau no 14 gadiem visu laiku pa cietumiem, to ārā, to pa cietumiem atkal. Pa mazām zādzībām pārsvarā, tur mašīnas bija aizziņas, centās pa manīm rūpēties, lai man viss būtu. 17 gadu vecumā Laura laida pasaulē meitiņu. Tad es pa Liepāju sāku tirgot narkotikas atkal un atkal aizgāju neceļus. Neceļi Lauru reiz novaduši pat cietumā, un vairāk kārt viņai nācies cīnīties par meitas aprūpes tiesībām. Tagad meita ir pieaugusi, un Laura jau tikusi omītes godā, tomēr narkotikas joprojām ar viņas dienas kārtībā. Tā kā man viņš ir pieejams ikdienā, tad es viņu varu ikdienā lietot arī. Es viņu varēju ar karotēm neapstājoties. Tomēr Laura nolēmusi postošo netikumu atstāt pagātnē. Gribu pierādīt sev, ka tomēr var atmest. Un aiziet uz ēkšķiem, es uzskatu, ka tiešām ka tas ir variants tāds, ka vispār atmest.